kas vēlas dzīvot pret dabas principiem. Un to viņš saka tieši par LR ražotajiem gēliem. Tieši augstās kvalitātes dēļ, jo ražošanas process notiek tā, lai maksimāli saglabātu visu dabīgo, ko sniedz šis augs. Ko darīsiet jūs ar šo informāciju? Paliek uz katra sirdsapziņas. Bet es kopš iepazinos ar Pilsneru un dzirdot šo frāzi, aloja veru uzskatu kā svētu. Arī manas ģimenes un manu partneru rezultāti to ir pierādījuši. Mēs tev arī piedāvājam šo iespēju. Tā ir lieliska izeja būt veselam katru dienu. Neskatoties uz to, ka apkārtējā vide un stress praktiski laupa cilvēkam lielu daļu viņa dzīves enerģijas. LR kvalitāti man nācās izbaudīt un pārbaudīt arī ar aparatūru. Es pieteicos uz izmeklēšanu, kas notiek ar sistēmu, ar kuru tiek pārbaudīti gan lidotāji, gan cilvēki, kuriem ir ļoti svarīgi noteikt viņu veselības stāvokli. Un tas nav būtiskākais, ka man tika noteiktas visas tās lietas, kuras es jau apzinājos, bet būtiskākais ir tas, kad ar šo sistēmu varēja noteikt arī manu saderību ar jebkuru no produktiem. Tas varēja būt krēms, tas varēja būt alojas veras gels, tā varēja būt rupmaize vai jebkurš produkts. Un man līdzi bija mūsu kompānijas ražotais alojas veras gels. Un mērot šo sadarību manam organismam ar šo gēlu, šis datorsistēma parādīja gandrīz 90%, un tas ir ļoti augsts rādītājs. Tādēļ man vairs nav ne mazāko šaubu par to, ka tas ir mans ikdienas lietošanas produkts. Bet, kas mani darīja vēl tādu, ka man ir jāpārdomā, kāpēc es šo lielisko vēsti katru dienu stāstu cilvēkiem, ar mani kopā šo testu veica vēl daži mani partneri. Un ziniet, kāda sakritība vai likumsakarība, bet es domāju, ka tas patiešām ir šīs kvalitātes pēc, arī šiem partneriem šie rādītāji bija tikpat augsti. Tai pašā laikā, protams, jūs jau zināt, ka daudz kompānijas nodarbojas ar šādu veselības diagnosticēšanu, un viņu pamatmērķis ir pārdot savu produktu. Un man tika iedots testēt viņu produkts. Viņu produkts aloja vera gels, kas praktiski būtu identisks. Bet šis datortomogrāfs man parādīja mīnuszīmi. Tātad lieki būtu teikt, kāpēc man būtu jebkurā gadījumā jāizvēlās kāds cits produkts. Es neņemos, protams, apgalvot, ka šī ražošanas tehnoloģija tai kompānijai bija sliktāka, bet fakti runā paši. Tas būtu tāds neliels piemērs no manas pieredzes, kas patiešām mani saviļņoja. Kas ietilpst aloja vera sastāvā, es neuzskaitīšu, jo šī informācija ir internetā atrodama pietiekoši, izsmeļoša. Es uzsvaru likšu uz to, ka aloja neārstē. Tā atjauno, un tās ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas. Ja cilvēks vēlas kaut ko izārstēt, tad viņam jāpaliek pie zālēm. Bet ja viņš vēlas atjaunot organismu šūnu līmenī, tad viņam jānodrošina tas, ka aloja vera dzeramais gels ir viņa ēdienkartē. Un ieteicams to pirkt LR kompānijā, lai dotu sev garantijas gan par iedarbību, gan arī maksājot adekvātu cenu. Atceramies šo piemēru, ko es stāstīju par sevi. Aloja vera ir visizplatītākais dārzenis, un daudziem viņa aug uz palodzes. Bet, lai nodotu šo te vajadzīgo daudzumu, kas nepieciešams mūsu organismam, jums ikdienā alojas būtu vajadzīgs ļoti daudz, un tad jums būtu jārušinās pa dārziņu, kurā tā speciāli tiktu audzēta. Un vairāku gadu garumā. Jo aloja vera visefektīvākā ir tad, kad tā ir pieaugusi.
apmēram 2 metru augstumā un 1,80 m platumā. Sakne tai ir maksimāli tikai 30 cm. No šķirnēm aloja vera barbadensis Miller. Dzeramais gels ir brīnišķīgs palīgs aizņemtiem cilvēkiem, jo viņiem ir liela slodze un maz laika. Un nevienmēr iespējams nokļūt sabiedriskajā ēdināšanā, kur piedāvā kvalitatīvu produktu. Lielākoties šīs sabiedriskās ēdināšanas pelna uz cilvēku veselības rēķina. Lētākās eļļas, garšvielu piedevas un tā tālāk. Vēl man rodas jautājums, vai vakarā pārnākot no darba jūs spējat savā šķīvī kā minimums ielikt 16 dažādus produktus vienlaikus? Un tad nevienmēr jūs ķermenis būs pabarots. No šī apgalvojuma var izdarīt secinājumu, kāpēc pēc ēšanas gribas vēl ar kaut ko paniekoties, lai gan vēderā pat vairs nav vietas. Cilvēks it kā rada ilūziju, ka ēd, bet šūna bļauj, lai to pabaro. Jo tā no visa apēstā nav uzņēmusi praktiski neko. Lai katram no mums būtu spēks un enerģija, piemēru varam ņemt no sportistiem. Viņi stingri seko līdzi savai ēdienkartei, bet viņiem par šiem pūliņiem tiek arī dāsni atalgots. Mums ierindas cilvēkiem vienkārši tam neatliek laika. Tāpēc katram no mums ir dota iespēja izmantot dabas spēku, kas sevī apvieno lielu daudzumu barojošu elementu. Un tas ir kā kokteilis, ko vajag lietot, un tas izraisīs tādu efektu, ko nav iespējams iegūst, ja katru no šiem barojošiem elementiem mēs lietotu un uzņemtu atsevišķi. Efekts parādās uzreiz, jo aloja sastāvā esošie elementi darbojas kā komanda. Komanda, kurā katrs elements pastiprina cita elementa iedarbību. Alojai piemīt adoptgēna īpašība. Lai izprastu, ko tas nozīmē, tad nedaudz pastāstīšu, kā tas notiek un kā tas izpaužās. Kā jau minēju, sakne alojai ir tikai 30 cm, bet pati izaug ļoti liela. Tas liecina par to, ka viņa savu spēku veido citur. LR aloju audzē Meksikā, kur ir sauss un karsts klimats. Aloju izraujot no zemes var turēt 2 gadus ar sakni uz augšu, ne gluži, bet tātad no zemes ārā. Un šajā laikā aloja vēl vairojās. Un zinātniski ir pierādīts, ka alojā notiek bioķīmiski procesi, kas ļauj šim augam adoptēties pie šādiem apstākļiem un vēl vairoties un kļūt spēcīgākam. Aloja ir tas augs, kuram ir praktiski identiska sadarība ar cilvēka organismu. Atsaucam atmiņā manis minēto piemēru par veselības diagnostiku. Šis mans piemērs, domāju, pilnīgi par to liecina. Bet jums ir jābūt pārliecinātiem par šī produkta kvalitāti un ražošanas procesu. Jo augs šīs brīnumainās īpašības satur tikai tajā brīdī, kad viņš tiek pareizi apstrādāts. Tieši tāpēc arī aloja stimulē organisma spēju pretoties infekcijām vai stresam. Kā? Es pastāstīšu to jums vēlāk. Darbs, ko veic aloja, tas ir pabaro šūnas un strādā ar tiem mēsliem, kas mums ir sakrājušies no nepārstrādātās pārtikas. Un zinātniski tos dēvē par brīvajiem radikāļiem. Un šie brīvie radikāļi, nevienam nav noslēpums, izraisa dažādu slimību, rašanos un kā arī veicina novecošanās procesu.
Un tie, kas apgalvo, ka viņi ir pilnīgi veseli un jūtās lieliski, sevi maldina uz brīdi, kamēr viņiem ir interesants un intensīvs darbs, kas paņem visu viņu enerģiju un paņem ļoti lielu enerģiju. Jo dzīvojot šajā gadsimtā, veselība ir jānopelna, un jānopelna ar pūlēm, tieši ar pūļu pielikšanu. Tāpat vien nekas netiek dāvināts. Mēs esam apskatījuši pietiekoši daudz informācijas, lai varētu pievērsties šim te produktam tieši un arī cenām, ko solīju semināra sākumā. Un tiem, kas vēl bija šaubās, var teikt, ka ir 3 iemesli, kuru dēļ ir vērts mainīt savus iepriekšējos paradumus pret jauniem. Un šie paradumi ir ļoti vienkārši. Iepērkoties internetu veikalā LR, jūs saņemsiet pretīm bioloģisku, tīru kosmētiku un pārtikas piedevas par ļoti saprātīgu cenu. Šobrīd daudziem ir radies loģisks jautājums. Kā? Kā iepirkties? Un šis seminārs ir veltīts 15 produktiem no aloja vera sērijas, ko kompānija jums piedāvā iegādāties pirmajā pirkumā. Pārējie produkti šajā seminārā apskatīti netiks, bet šie 15 produkti ir izvēlēti mērķtiecīgi un sistemātiski. Pastāstīšu, kā manā ģimenē tos lieto, un pie katra produkta nolasīšu atsauksmes, kas dotas no Latvijas iedzīvotājiem. Kompānija LR ir dibināta 1985. gadā, un tikai 10 gadu atpakaļ tā izvēlējās kļūt par aloja vera ražotāju. Lai gan apzinājās, ka konkurence ir liela. Pēc 10 gadu pavadītā darba laika ražojot aloja vera, kompānijas valde ir gandarīta. Un dažādos veidos ir pateikusi paldies saviem miljonus ikdienas un vairāk kā 300 000 menedžeru visā pasaulē. Kā jau minēju, aloja vera gēls ir pārtikas produkts, kuru lieto ikdienā un lieto neierobežoti ilgi. Tāpat kā jebkuru dārzeni. Ja cilvēks ir apzinājies aloja uzturvērtību un sajuties daudz labāk un enerģiskāk, kaut gan līdz šim brīdim, kamēr nelietoja gēlu, viņš sevi uzskatīja par superenerģisku, viņam nākas atzīt, ka šāda ēdienkarte ir nākus par labu imūnsistēmai. Savukārt, kā jau iepriekšējā slaidā redzējāt, 30 miljonu dzeramā gēla pudeles ir palīdzējuši atrisināt daudz lietas, kā piemēram pilnībā atbrīvoties no egzēmām, psoriāzēm, čūlām, apdegumiem, normalizēt cukura līmeni, iegūt savu dabīgo svaru un citas zināmas un zinātniski pierādītas lietas, kā aloja iedarbojās uz 1000 saslimšanām, no kurām 100 ir pilnīgi atjaunota organisma funkcionēšana. Manā ģimenē dzeramais gēls nu jau ir ikdiena. Es šajā kompānijā strādāju no janvāra mēneša 2012. gada. Vairāk mēs esam iecienījuši gēlu ar nātru, jo tādā veidā vēl papildus tiek uzņemts silīcijs, kas ir būtiski. Bet jo īpaši vīriešiem, jo palīdz uzturēt labā stāvoklī tādu hormonu kā testosterons.